Labrīt visiem, labrīt! Prieks šeit būt un ļoti interesantā veidolā šobrīd, jo tieši pirms 10 gadiem šajā studiju kvartālā es ienācu kā students bakalaura programmā arhitektūra, un tagad pēc 10 gadiem es šeit stāvu priekšā ar mikrofonu un esmu uzaicināts tajā godā, lai pastāstītu par to, kāpēc ir forši būt maģistrantūrā. Man tas dzīves ceļš, kā jau pasākuma vadītājs izstāstīja, ir mazliet alternatīvāks. Es no sākuma domāju, saņemot to uzaicinājumu, ka ārpēc tā būs tāda antikampaņa. Es taču vairāk neesmu savā specialitātē. Ko es tur stāstīšu? Bet pēc tam es sapratu, ka pateicoties tam, ka es atnācu šeit, turpināju maģistrantūru, es arī esmu tur, kur es esmu. Un ņemot vērā to, ka tas ir neformāls brančs, mēs parunāsim, es ņemšu un atļaušos uzlikt krēslus skatuves, lai mēs esam vienā līmenī. Labi, citā līmenī es būšu skatuves, bet sēdēšu vismaz vienā pozā. Un tad arī izstāstīšu, kā tas viss sākās. Mazliet arī atkāpēji. Mēs uzdodam sev vienmēr jautājumu bērnībā no vecāku puses. Ko tu vēlies darīt, Rūdo, kad tu izaugsi liels? Un man bija tāda situācija, ka man ļoti bērnībā patīk spēlēties Lego kličiem, un tad vecāki man iebūrēja vienu frāzi galvā: arhitekts, tu būsi arhitekts. Un es tā, labi, es būšu arhitekts. Un es turpināju tiem kličiem spēlēt, un visu laiku bērnībā uzaugu to domu, kad pieaugšu, iešu studēt arhitektūru. Man ļoti kaut kā patika, jo bērnībā mēs esam tajā māla stadijā, ka tevi tā kā atļauj mīcīt un ieveidot vecāku, un tad tā kā ievirza, un beigās kaut kādā pusauģu vecumā tu pēc tam saproti, ko tu vēlies darīt. Bet es pēc pamatskolas devos uz Rīgu, iestājos būvniecības koledžas tehnikumā, izmācījos par arhitektūras tehniķiem, un, protams, pēc 4 nostādātiem gadiem nomācītiem tur loģiskais solis ir augstākā izglītība, kas ir tad bakalaurs. Kur iet tālāk? Protams, ka Rīgas Tehniskā universitāte. Iestājos, pabeidzu bakalauru tur. Ļoti interesants studiju periods, sevis meklēšana, negulētas naktis, zili riņķi zem acīm, paralēli tu strādā, praksējies, mēģini saprast to savu pieeju, bet tu jau kā cilvēks izveidojies, tev jau parādās tā kā citas intereses. Ņemot vērā, ko pasākuma vadītājs jau norunāja, manu garo monologu un aprakstu, esmu daudzpusīgs, mani interesē ļoti daudz skatuves māksla un arī radošās aktivitātes. Paralēli studijām dejoju deju ansamblī, piedalījos teātru un kino projektos, un man tas redzējums bija nedaudz tāds lielāks, un tas arī pilnveidoja manu studiju gaitu, jo projektējot, es arī spēju saskatīt radošos risinājumus un arī domāt par cilvēku pieejamībām citādākā līmenī. Iegūstot bakalaura diplomu, bija ļoti interesanta situācija. Mēs grupā bijām sadalījušies 2 flangos. Viena, kas turpinās maģistrantūru, otra, kas es paņemšu brīvu, es vēl nezinu, ko es gribu darīt. Es nezinu, ko es gribu sasniegt vai kāda karjeras ceļā es vēlos arī iet. Un tad bija tā, ka es paņēmu gadu brīvu, es aizbraucu pēcstudiju prakses iespējā, kas ir ļoti forša iespēja no Erasmus programmas. Iesaku arī tiem studentiem, kas šobrīd beigs arī maģistrantūru izmantot šo programmu, apdomāties, pilnveidoties un atgriezties atpakaļ. Tā es arī izdarīju. Es aizbraucu uz Portugāli, kur interesantā kārtā es attapos senioru universitātē, pasniedz latviešu tautas dejas, kā meistarklasi. Iedomājieties, arhitekts pasniedz latviešu tautas dejas portugāļu senioriem. Bet labākais viņi nerunā angliski. Un viņi ierodas pie tevis uz tādu kā lekciju, kāpēc tu nerunā portugāliski mums. Un manā šajā apmaiņas programmā, kāpēc tur aizbraucu, jo tu vari izmantot šo iespēju praksēties un pilnveidoties jebkurā nozarē, un es domāju, bišķi mazliet jāattīras galva un jāizbrauc kaut kas cits jāpadara. Un es domāju, aizbraukšu ar latviskām vērtībām pie portugāļiem. Tas bija izaicinājums, bet par to neiegremdēšos, jo mana fokusa lieta ir par maģistrantūru. Kad es biju piedzīvojis visu Portugālē, un jūs droši man pēc tam varēsiet par to uzjautāt, kā man tur gāja, es atgriezos atpakaļ. Un tas bija ļoti interesants periods. Es pabeidzu 19. gada ziemā. 19. gadu es visu apdomāju, un bija 20. gads. Un 20. gads pasaules vēsturē iezīmējās ļoti, ļoti spilgti ar vienu notikumu. Kāds zina, kas tas bija? Precīzi. Mana pasaule sagriezās kājām gaisā. Es atgriezos atpakaļ, es gribēju iet darba tirgū, gribēju sākt būvēt savu dzīvi, tā kā esmu pieņēmis lēmumu. Stopkrāns. Nekas nenotiek. Es atgriezos pie saviem vecākiem, lauku mājām, atgriezos pie latvietības, nodarbojos ar lauku darbiem, un es kalu plāns rudens nākamajam cēlienam. Un es sapratu to, ka, zini kā, skatījos CV.lv,
kaut kā par īsu ar to bakalauru paliek. Jo tās prasības paliek arvien augstākas, intereses lielākas, bet arī tās iespējas, viņas aug. Un tad es pieņēmu to lēmumu, ka jāpapildina esošā izglītība. Un tad kaut kā Facebookā es uzgāju dizaina inženierijas reklāmai. Mana tā pati ēka stāv zemāk, uzņem students jaunā studiju programmā. Izlasīja aprakstu. Dizaina inženierija. Skanēja vienkārši burvīgi. Ļoti smalki skanēja. Bet no sākuma es jau nezināju, kas tas ir par tādu formātu, kas tas ir. Aizgāju, noklausījos aprakstu, ka tu vari tā kā pilnveidoties un pēc tam apgūt savas līderības prasmes un arī vadības procesus un atnākt šeit un iegūt zināšanas un tālāk tās pielietot ikdienā. Es iesniedzu dokumentus un man sākās šis maģistrantūras piedzīvojums. Caur maģistrantūru es dabūju savu darba vietu, kurā es nostrādāju 2 gadus. Es sāku strādāt apgaismojuma salonā un izstrādāju apgaismojuma konceptus, arhitektu un dizaineru projektiem. Un tieši atnākot uz maģistrantūru, saņēmu šo darbu piedāvājumu, jo viņi meklēja jaunos speciālistus, kas ir ar arhitektūras un dizaina zināšanām, un tālāk var to visu iedot iekšā savām uzņēmumam un tālāk izplasties, un viņi meklēja jaunos šos profesionāļus. Studiju process bija ļoti, ļoti interesants un apjomīgs, jo mēs ne tikai mācījāmies savu teoriju, bet mums bija ļoti forši vieslektori, kas nāca no savām uzņēmuma vietām, no vadības pozīcijām un stāstīja par to, kā ir strādāt dizaina jomā un kādi vadības modeļi viņiem ir pielietojami viņu ikdienā un ko viņi dara savās darba vietās un kā viņi vada šos procesus. Man ļoti patika mūsu kurs, jo mēs piedalījāmies mūsu studiju programmas tādā kā veidošanā, par ko es mīlu RTU un tieši maģistrantūras programmu, kurā es studēju, ka mēs paši varējām līdzdarboties un veidot šo studiju programmu kopā ar mūsu pasniedzējiem un pilnveidot to nākamajiem mantiniekiem. Mūsu studiju gaitā, protams, mēs saskārāmies ar dažādiem izaicinājumiem. Kā es minēju, esmu daudzpusīgs, man patīk darīt visādas lietas, un kā to visu savienot, jo studijas ir klātienē. Pavisam vienkārši dari, pēc tam attapsies kaut kur. Tā arī bija. Strādāju pilnu slodzes darbu, lekcijas bija attālināti, lekcijas bija arī klātienē, bet ar darba devēju sarunājoties un saprotot to, ka tu ieguldi savu laiku, enerģiju izglītībā, kurā pēc tam uzņēmums varēs arī iegūt kaut kādu peļņu no tevis. Viņi izstrādāja plānu un nāk pretī tev. Tas bija ļoti forši no viņa puses. Tā arī darījām, tā arī savienojām. Bet izaicinājumi turpinājās un turpinājās, jo tas posms bija zināmi raips, zināmi interesants, bet kaut kā es uzreiz arī sapratu, ka arī pēc dizaina inženierijas studijām tie mani ceļi kaut kā novadīs tomēr uz radošo pusi. Bet par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Un jautājums, ko tu tur mācījies? Dizaina inženieri. Kas tas tāds ir? Labi, arhitektūra, es saprotu. Tātad tu projektē. Būvniecība, ok, tātad tu sāc ar pamatiem. Mediķis, skalpelis, viss ir kārtībā. Kas ir dizaina inženierija? Lūk, šajā maģistra programmā mums iemācīja šo spēju strukturizēt darbu un vadīties un izveidot pašam vadlīnijas, ko tu tālāk nodod citam cilvēkam. Ja arhitektūras programmā mēs iemācījāmies projektēt produktu, gatavu ēku, tad jau maģistrantūrā es jau iemācījos un saliku savu galvā kopā ar kolēģiem, kā tas ir izveidot darba stadijas procesu. To vienu vārdu sauc par stratēģiju. Domāt strateģiski pareizi un vadīt procesus. Un par to arī maģistrantūras lielais stāsts. Kā es attapos tur, kur es šobrīd esmu un ko es daru, tas ir pateicoties daļai arī tam, ko es iegūstu maģistrantūrā. Maģistrantūra palīdz izveidot to ceļu, lai pieņemtu pareizos lēmumus. Un ar to bakalaura grādu, kuru tu esi iegūst un atnācis uz maģistrantūru, tu pēc tam spēji visu realizēt tālāk. Izcils piemērs bija mans maģistrantūras darbs. Mums katram bija savas intereses kursā. Daudz nāca no tekstila un dizaina puses, daži mēs nācām no arhitektūras. Un tad, kad bija jāizvēlas, ko tu vēlies darīt? Mums ļoti fokusējās viss kurs uz lietotāju dizainu, uz lietotāju vajadzībām, analizēt cilvēka nepieciešamības, vajadzības un tālāk tās pielietot dzīves ikdienā. Un es nāku no Piebalgas, no lauku apvidus, kur arī reģionos iedzīvotāju skaits samazinās. Un, protams, tiek slēgtas bibliotēkas, skolas, diemžēl dēļ cilvēku resursu samazinājumu.
Un liela problēma bija tajā, ka arī mūsu pusē sabiedriskais transports tika optimizēts. Un es pie sevis domāju, bet kā? Pat arī mazākam daudzumam cilvēku. Ir nepieciešams bibliotēkas, ir nepieciešama kaut kāda šī komunikācijas vieta, mantu apmaiņa vai kas. Un tad es paskatījos uz pieturām no tāda arhitekta puses. Mazā būvniecības forma. Paskatījos no funkcionalitātes. Cilvēkam ir nepieciešama šīs saziņu un apmaiņu punkti. Kā būtu, ja mēs to visu apvienotu vienā lokācijā? Un es sāku pētīt pieturvietu kā kultūra vēsturisku viedzīmi attiecīgajā apvidū, bet ar savu pievienoto funkcijas vērtību, kā ne tikai transporta loģistikas tīklam. Un tad es sāku domāt par to, kā tad pareizi būtu jāprojektē Latvijā pieturvietas. Un mans maģistra darbs tika tendēts un orientēts uz lietotāju vajadzību, atrodoties pieturvietā. Sāku projektēt pieturvietu vadlīnijas. Nekad dzīvē nebūtu domājis, ka es sāku domāt kaut ko par šādu, jo es atskārtu, ka tas ir nepieciešams vienkārši gaidot autobusu juglā uz savu piebalgu un skatoties, kur es vispār esmu, kas man apkārt ir. Jā, te ir pilsēta, bet izkāpjot ārā mazliet tālāk pabraucot uz Vidzemi, sapratu, nepārāk laba situācija. Un kopā ar mācību spēkiem mēs forši virzījāmies uz priekšu. Un tad es sapratu, beigās, jā, es darbojos ar lielo strateģisko vīziju, strateģisko plānu. Un bija ļoti smieklīga epizode, ka, labi, tu izstrādā vadlīnijas, to apraksto visu teorētiski, bet kāds ir tas gala projekts? Un gala projekts, protams, bija viena demo pieturvieta. Un man atceros, laika apsvērumu dēļ vajadzēja palīdzēt un lūgt palīdzību maniem kolēģiem, kas bija no bakalaura studijas programmas, maniem draugiem, lai mazliet parenderē, kā arhitekti saka, šo te pieturvietu. Un viņi saka, Rudolf, tu beidz maģistrantūru ar pieturvietu? Es tā, nē. Es beidzu ar stratēģiju. Un tas bija ļoti, ļoti interesanti, kad viņi redzēja tikai vienīgi to gala produktu, bet aiz tā gala produkta, kas ir vienkārši kā piemērs, tur ir izstrādāta šī lielā bilde, lai to gala produktu varētu saņemt. Kā Reku pareizi arī teica Zemešas kundze, bakalaurs ir tas brīdis, kad ņem visu, ņem zināšanas, gatavo, taisi produktu vispārējo, un tad tā arī akadēmiskajā lietā, akadēmiskajā ziņā, arī dzīvē mums ir tā, ka mēs sākam no otra gala. Mēs vispirms visu paņemam, savācam, ko varam, un tad mēs sākam šķirot. Un tieši tāpat ir ar augstāko izglītību. Mēs savācam visas zināšanas pie sevis, un tad, kad mēs jau esam savākuši visu, un mums jau ir tas lērums, mēs pēc tam jau ar galvu sākam kārtot. Ok, tas varētu aiziet tur, tas varētu aiziet tur, tas varētu aiziet tur. Un maģistrantūra ir tā vieta, kur tu iegūsi tos instrumentus, lai tu varētu tālāk arī virzīties uz priekšu. Un pēc tam, caur maģistrantūru, nāk šie jaunie vadītāji, šie jaunie speciālisti. Es saprotu, šeit ir arī potenciāli studenti. Ja? Vai es drīkstu jautāt, pacelt rokas, kur ir šie potenciāli studenti, kur domā uz maģistrantūru tālāk iet? Redzu. Es pieņemu, ka jūs arī esat atvēruši vaļā cv.lv portālu. Ik pa laikam. Ko tur, piemēram, prasa ikdienā? Vismaz 2 līdz 3 gadus darba pieredze tur, un augstāko izglītību. Pareizi? Kaut kur tā, jā. Kaut kur tā. Zem tās augstākās izglītības ir nerakstīts likums, ka viņi meklē tieši cilvēkus, kur ir pabeiguši vadības ziņā kaut ko vairāk kā bakalauru, un zem tiem 2-3 gadiem tur slēpjas ne tikai standarta darbs no tikiem līdz tikiem, bet vispār tava prakse. Un līdz ar to maģistrantūras studijas piedāvā arī šo te praksi. Es izmantoju iespēju, būdams šeit, aizbraukt uz nevis aizbraukt, bet tikt Venēcijas arhitektūras bienālē no Latvijas komandas. Tas bija 2021. gads, kad NRJA uztaisīja ļoti skaistu Latvijas paviljonu. Aiziet uz Venēciju, viņi meklēja šo komandu, kas būs nokomplektēta, un tur varēs pārstāvēt Latviju un tad stāstīt par šo paviljonu. Un bija obligātā prakse, kuru es izmantoju, un es tiku šajā komandā un aizbraucu pusgadu uz Venēciju. Atbraucot atpakaļ, es ar iegūtajām zināšanām gāju atpakaļ uz savu darba vietu, stāstīju par šo pieredzi, stāstīju par to, ko es tur redzēju, ko vajadzētu implementēt arī uzņēmumam, kas ir ļoti nepieciešams. Viņi to novērtēja, uzreiz pierakstīja. Jo tas uzņēmums, kas mani pieņēma darbā, tad, kad es iestājos maģistrantūrā, viņi iedomājieties, mani ne tikai palaida uz studijām, viņi palaida mani pusgadu projām. Tad es atgriezos atpakaļ, es viņiem izstāstīju par to pieredzi, viņi uzreiz jau visu pierakstīja. Bet tad nāca tāda situācija, kad man
dzīve pamainījās, man nācās no turienes arī aiziet projām. Mums tā kā pieņems citus lēmumus, bet viņi bija ieguvēji tajā attīstībā, kad viņi uzticējās. Viņi ļāva, viņi investēja manī, es atgriezos zināšanām, es pats biju ieguvējis, un mēs galvenais outcomā iznācām visi kā uzvarētāji. Un kā tad notika tas ceļš, kurš šobrīd esmu? Man ļoti patīk domāt par cilvēku, domāt par cilvēku labbūtību, un mana kultūras dzīve, interese kultūras sfērā apvienojās vienā formulā, ko sauc par pasākumu producēšanu. Un tad es pieņēmu to lēmumu no dažādiem ceļiem, tomēr startēt kultūras nozarēm pasākumu industrijā un sāku strādāt komunikācijas aģentūrā par pasākumu producentu. Un tieši šī izglītības pamatbāze, ko man iemācīja bakalaura līmenī arhitektūrā, telpu plānošanu, sajust cilvēku telpā, visas proporcijas, visu pārējo izkārtojumu, maģistrantūrā šo strateģisko vīziju, ar ko mēs sāksim, ar ko beigsim. Netiešā veidā tas viss ir sakārtojies un palīdzējis. Ja tagad kāds redzētu manu to portfolio un teiktu, kā tu vispār tiki no turienes uz šejienu, kā netiešā veidā. Jo bieži vien mēs neapzināmies, ka katra lieta, ko tu iemācies, viņa atgriezeniskā veidā tomēr tev noderēs un tu atgriezīsies tieši tur, kur tev vajag. Mēs dzīvojam tagad ļoti progresīvā laikā un mainīgā laikā, kur viss mainās ik pa sekundēm. Mēs redzam nestabilitātes pasaulē, mēs redzam izmaiņas un ļoti ātras tās notiek. Un šobrīd noteikti lielākā daļa jauniešu, ne tikai jauniešu, bet arī pieredzējuši cilvēku, kuri grib strādāt maģistrantūrā, ir šī sajūta, ka kamēr es studēšu, varbūt es pārdomāšu, tas būs vēl izmests laiks, varbūt tas vairs nebūs aktuāli. Nē, ja jums tas interesē, ejiet, jo ticiet man, tas viss noderēs. Un tas īsumā ir tā, par to dzīves apliku, kā ir bijis manā gadījumā. Es esmu gājis no sērijas savu ceļu sākumā ar tādu kā vecāku pieskārienu, ej, tev patiks, augu, mācījos, parādījās citas intereses, turpināju, bet pabeidzu. Jo svarīgi iesākt to darbu pabeigt, lai beigās tu nepaliec tādā kā tukšā zaudētāja lomā ar tukšām kabatām. Iesāki, pabeidz, pēc tam ķeries pie nākamā. Un pēc tam, tad, kad tu jau izveidojies kā personība, kad tu jau izveidojies kā cilvēks, tev jau ir īstie instrumenti rokā, un tu jau pats spēj tālāk ar tiem variēt. Jo izglītība ir tas, ko tev nekad neatņems. Klišejiski, es atceros, ka man besīja ārā leksikā runājot, kad to man teica vecāki, to man teica visi skolotāji. Es domāju, ko jūs man te batons spraudāt ausīs. Es tikai gribu izdzīvot eksāmenu, gribu izdzīvot to zīmuļu termiņu. Bet tās visas klišejiskās lietas tiešām nostrādāja, un tas viss iedod to pievienoto vērtību. Un tāpēc mans īsais aicinājums ir tāds, ja ir intriga, ja ir tā apetīte un mazliet tā pieķeršanās kaut kam, vienkārši pamēģināt. Mēģiniet, ejiet uz priekšu un dariet. Būs izaicinoši, bet dzīve tāpēc ir forša un interesanta, tāpēc, ka nav viegli. Ja būtu viegli, nevienam tas tā baigi neinteresētu arī. Visiem vajag to pievienotā vērtību. Tā kā es ceru, ka šajā ēkā būs daudz jaunu studentu maģistrantūrā, un esiet arī ļoti aktīvi ārpus maģistrantūras, gan kā pilsoņi, gan kā interešu loka pilnveidotāji, un lai jums izdodās, un cerams, ka arī mēs kuplināsim pēc pāris gadiem ar jums šo te RTU absolventu asociāciju. Īsumā paldies!